Sveiki! Ar šo video es centīšos sniegt jums ieskatu par Remote Procedure Call. Arī Remote Procedure Call izmanto soketus, lai izveidot savienojumu starp ierīcēm. Tikai šajā gadījumā ir dots jau gatavs komplekss serveris, kas ļauj attālināt ar klientu kontrolēt ierīci, kura ir aktivizējuši šo serveri. Palaižot programmu, vispirms tā veids pārbaudi un pieprasa ievadīt drošības kodu. Drošības kods katru reizi tiek ģenerēts citādāks. Tad programma pieprasa ievadīt tekstu, kas vēlāk tiks izmantots serveru failam. Tad tā nosūta komandu serverim, lai tas izveidotu failu serveru direktorijā un ieraksta tajā teksta rindas. Kad process ir pabeigts un atvērtais fails ir aizvērts, tad klients pieprasa serverim dot šī faila saturu atpakaļ. Klients izveido direktoriju un failu, kurā ieraksta iegūto informāciju no servera. Tālāk ar komandas palīdzību tiek atvērts fails, izmantojot noklusēto programmu šī faila atvēršanai. Šī komanda tiek izpildīta uz klienta ierīces, bet to varētu veikt arī serveri ierīcē. Turpmāk mazliet sīkāk izskaidrošu pašu kodu. Tātad šeit tiek veikts savienojums ar serveri, un localhost nozīmē to, ka tiek izmantot vietējā adrese iekšējam tīklam. Tad tiek definēta funkcija. Tātad ar šo komandu tiek tiek pārsūtīta serverim komanda, kuru serveris pēc tam izpilda. Šī konkrētā komanda serverī ievada biblioteku priekš nejaušu skaitļu ģenerēšanas. Tālāk šajā komandā tiek ģenerēts šis kods, un šīs rindās tiek pieprasīta parole no klienta. Ja klients parole ir ievadījis pareizi, tālāk tiek izpildīts komandas uz serveri. Tiek ievietota operētāja sistēma biblioteka, un papildus tiek ievadīta arī socket biblioteka, lai iegūtu vēlāk servera IP adresi, kas tiks ievadīta failā. Tātad, lai ievadītu šo tekstu, ko klients sākumā ievadīs, ko mēs ievadījām, tas vispirms ir jānosūta un jādefinē uz serveri, kas tiek izdarīts ar šo komandu. Tālāk uz serveri tiek atvērts fails rakstīšanai, un šī failā tiek ierakstīta servera IP adrese un arī šis teksts, ko mēs sākumā ievadījām. Tad serveris šo failu aizver un vēlreiz atver to lasīšanai, lai varētu to ievadīt mainīgajā un pēc tam nosūtītu atpakaļ klientam. Lai klients atgūtu failu, tiek izmantot šī komanda, un tālāk kodā mēģina programma izveidot direktoriju. Ja šī direktorija jau tur eksistē vai kaut kāda iemesla dēļ tai nesanāk to izveidot, tad šo komandu vienkārši izlaiž. Tālāk šī direktorijā programma atver failu rakstīšanai un ieraksta tajā šo
to saņemto failu, ko viņi ieguva no servera. Un tai pievieno arī savus tā kā iniciāļus, kas norāda to, ka šis fails ir ievietots tieši klientā, nevis serverī. Tad tā aizver failu, un ar šo komandu tiek atvērts fails, izmantojot noklusēto programmu. Un šī ir komanda, kas tiek izpildīta, ja tiek ievadīts nepareizs kods. Tā no jauna palaiž definēto funkciju un liek veikt visas darbības no jauna. Un papildus es esmu pievienojis adresi uz abiem failiem, lai tālāk paši varētu izmantot programmu mācībām. Paldies, ka skatījāties, un ceru, ka šī informācija tev būs noderīga. Lai veicas!